Roberta un Emīlija, mani bērni, es, jūsu tētis, Mareks Markus, šodien, 2025. gada 13. oktobrī, turpinu meklēt jūs, mani mīļie. Un tā kā Emīlijai šodien ir dzimšanas diena, tad es lūdzu, Roberta, pasveicini savu māsiņu un manu mīļo meitiņu manā vārdā. Samīļojiet viens otru, tā kā es agrāk jūs klātienē, kā tētis, samīļoju. Un ar jums parunājos no sirds uz sirdi. Es apsveicu tevi, Emīlija, tavā dzimšanas dienā. Un apsveicu tavu brālīti, tavas māsiņas dzimšanas dienā. Es meklēju jūs, es ilgojos pēc jums, jūs dzirdēt, redzēt, satikt un būt ar jums ikdienā. Turklāt es pastāstīšu. Vai jūs atceraties to pēdējo reizi, tās pēdējās 2 reizes, kad mēs uz īsu laiku satikāmies? Es gribu jums par to pastāstīt šajā reizē mazliet vairāk. Kad 2020. gada decembrī ļaundari, tie, kas valkāja maskas, tos pašus uzpurņus sev uz sejas, tie, kas kaitēja sev un brīnījās par tiem, kas nenodarbojas ar paškaitējumu sev, kas nevilka uzpurni, šie te apsēstie, aptrakušie, vergu lupatā stērpušies garā nabagie un dumjie cilvēki pakļāvās varmāku varām un darīja visu, ko viņiem lika šīs te varmāku varas, kas tēlo valstis. Tajā laikā, jau pieminētajā 2020. gada decembrī, vēl kādas nedēļas un pat mēnešus pirms tam, aizmuguriski pret mani, kā vēlāk es to uzzināju no dokumentiem, vērsās vairāki, turklāt daudzskaitlīgi, ļaundari. Viņu starpā arī, diemžēl, piedalījās jūsu mamma, Kristīna Ruģele tolaik. Tāpat Kristīnas radinieki, dažādas tā saucamās valsts institūcijas un ļoti daudz ļaundaru, kuriem nekā nav svēta. Tādu ļaundaru, kas atļāvās melot par to, ka viņi zina labāk, ko jums, mani bērni, vajag. Un pat tad, kad jūs prasījāties pie manis mājās, pēc tam, kad pirmās nedēļas bijāt jau kā aizvesti projām, par jums netika dotas man ziņas, kā jums klājas, kur jūs esat, un kādā sakarā jūs neesat mājās. Viņi pateica, ka viņi darīja bērnu labākajās interesēs to, ko viņi darīja pret jūsu gribu un pret manu gribu, proti nelaida jūs mājās. Un tagad pastāstīšu vairāk tieši par tām tieši pēdējām 2 reizēm, kad mēs, bērniņi un es, jūsu tētis, satikāmies. Viena no tādām reizēm bija 2021. gada 10. oktobrī, kad 3 dienas pirms tavas dzimšanas dienas, Emīlija, es ierados mūsu agrākajā dzīvesvietā, kur es dzīvoju kopā ar jums, un tolaik arī ar jūsu mammu, vēl pirms 2020. gada decembra notikumiem. Es ierados aptuveni gadu vēlāk, kopā ar mani bija kāds cilvēks, tā saucamais starpnieks, ko pieprasīja tā laika apmelotāju varas, kuras uzskatīja, ka viņas zina labāk, kā vajag jums, mani bērni un man. Un tai pašā laikā šie te idiotu bari, kas ir valsts varas aparātā, neko nezināja par manām un jūsu faktiskajām attiecībām ģimenē. Viņi nezināja, bet viņi izvēlējās kaitēt, apmelot mani tajā, ka es elpoju brīvi. Un pēc tam piekarināja klāt daudzas citas melu liecības. Bet attiecībā uz notikumu 10. oktobrī 21. gadā
jo pieminētais cilvēks, kas man bija līdzi, viņš fotografēja piemiņai to, kā es ar jums satiekos, un cita starpā fonā tika arī jūsu mamma, un vēlāk, kā tāda maita, ieradās arī Ilze Ruģele, kas strādā Jūrmalas tiesā un arī meloja par mani un jums. Ilze Ruģele, pieminu un atgādinu, ir Kristīnas Ruģeles māsa. Un ko es secināju, pārskatot atkal un atkal bildes, kas man ir pieejamas no tā laika? Ja jūs un es, mani bērni, mēs bijām priecīgi redzēt viens otru, laimīgi, pēc ilgāka laika, kad satikāmies, tad, ja jūs redzētu, kādas bija sejas jūsu mammai un mammas māsai Ilzei Ruģelei, tad es varu pateikt tiešā tekstā un tiešā valodā. Tur bija ļaunums, tur bija naids, tur bija riebuma sajūta, tur bija arī, kas attiecās uz jūsu mammu, redzama pakļautība, kur viņa darīja to, ko viņai lika, un pat tajā situācijā neslēpa, ka viņa atskaitās kaut kādai Ilzei Ruģelei, lesbietei, maitai, tā, kura ilgus gadus jaucās bērni jūs un manā dzīvē, vēl tajā laikā, kad es dzīvoju kopā ar jūsu mammu. Un šī te maita pat nespēja noslēpt savā sejā tolaik, ka viņa ir maita, rūdīta maita un liekula, kas prot smaidīt nolādēto amerikāņu smaidu ar atņirktiem kropļu zobiem un tai pašā laikā nīst un smirdēt savā naidā. Es nepārteicos, tā ir Ilze Ruģele. Tā ir liecība par šo maitu, un šī liecība viņu sasniegs, šo nolādēto maitu. Bet galvenais akcents ir nevis uz to, ko darīja šī maita vai maitas vai šie jau daudzskaitlīgi arī morālie kropļi no valsts institūcijām, bet galvenie akcenti ir uz to, bērni, ka šie te ļaundari, kas lai kā centās postīt manas un jūsu attiecības, arī pat tajā laikā nespēja atņemt to, kas ir mūsu. Proti mūsu dzīvi un patiesību. Patiesību, kas darīja mūs brīvus arī tad, kad tu, Roberta, pateici to, kas ļoti nepatika. Ne Ilzei Ruģelei, ne Kristīnai Ruģelei, kad tu pateici, tēti, es tevi ļoti mīlu. Vai arī, kad Emīlija pateica, es pēc tevis ilgojos. Jūs saprotiet, mani bērni, kā šie te cilvēki, kas ir jūs nolaupījuši, kas jūs slēpj, kas izliekās par jūsu draugiem, kā viņi var būt labi cilvēki, ja tad, kad jums ir labi, ja tad, kad jūs smaidāt un priecājaties par to, ka esat satikuši savu tēti, ka varat beidzot atkal parunāties un pabūt kopā, ka tajā brīdī, kad mēs esam laimīgi, viņi ir ļoti nelaimīgi. Jūs saprotiet, mani bērni, par ko es runāju? Es runāju par to, ka, lūk, ir šai pasaulē tādi, kuriem mūsu prieks un mūsu laime rada nelaimes sajūtu. Un tie ir ļaundari. Tie ir ļaundari, kas liekuļo jūsu priekšā un kas par jums rūpējās. Viņi pērk jums mantas, cenšas uzpirkt tieši tāpat kā Latvānijas režīmā, tai pašā morālo kropļu Latvijas valstī, tā nav Latvijas valsts, protams. Cenšas uzpirkt viens otru. Bet es zinu, mani bērni, ka jums ir pazīstama tā sirdsapziņa, kura nepārdodas. Tā sirdsapziņa, kurā mēs agrākos gados dalījāmies viens ar otru. Tajā, lai uzdotu jautājumus, lai meklētu patiesību un tikai patiesību. Un tajā viens otru mūsu radītāju. Un tagad par otru notikumu. Otrs notikums, kad mēs pēdējo reizi redzējāmies, notika 2022. gada 29. decembrī. Tad brīnumainā kārtā uzrakstīja jūsu mamma ziņu, ka bērni grib tevi redzēt. Un labi, ka es biju tolaik Valmierā mājās. Es palabošu. Tas bija
Tas notikums bija 2021. gada 29. decembrī. Tātad 21. gada 29. decembrī. Un tad, kad jūsu māma bija uzrakstījusi, ka jūs, mani bērni, gribat mani satikt, es biju mājās, un labi, ka biju. Es jūs sagaidīju. Mēs parunājāmies. Es ierakstīju atsevišķas mūsu sarunas, uzņēmu atsevišķas mūsu kopbildes ar jums, mani bērni. Un tai pašā laikā, tajā reizē, lai gan priecājos jūs redzēt, es biju reizē arī ļoti noskumis, jo sapratu, ka paies vēl brītiņš un jūs atkal dosieties projām, un nav zināms, kad atkal mēs redzēsimies vai sadzirdēsim viens otru. Kopš tā laika man nav vairs iespējas bijis jūs ieraudzīt. Atskaitot sarunas, kuras notika 2022. gada vasarā, 4 sarunas apmēram pa pusstundu, kuras tika traucētas, runājot pa telefonu. Un pēdējā saruna, kurā tu, Roberta, kopā ar Emīliju, savu māsiņu, gribējāt man pateikt, kur jūs esat. Un pēc tās reizes tika nomesta klausule jūsu galā, ko izdarīja tie maitas un ļaundari, kas jūs slēpj, un kas slēpjās arī aiz Kristīnas Ruģeles pēdējos 3 gados Kārkliņas muguras. Tā nu sanāk, ka viena maita ir gļēva un izkalpojas varmāku varām, Latvānijas režīmam, Covid sektas kropļiem, un citas maitas, naida un apsēstības pārņemtas īsteno savu nacismu, savu sadismu, savu psihopātiju un tēlo, ka viņi palīdz jums. Es kā parasti, mani bērni runāju tiešu valodu. Tā nebūs glaimojoša, tā nevienam neizpatiks. Ik viens cilvēks, kas apzinās savas dzīves vērtību, zina, vismaz to apzinās, ka runāt patiesību un pielikt pūles, lai dzīvot saskaņā ar to, ir tas ceļš, kas katram ejams. Nu lūk, šie te 2 jau pieminētie notikumi, faktiski 3, 2, kur mēs uz īsu brīdi satikāmies, 21. gada oktobrī 10. uz apmēram pusstundu, 21. gada 29. decembrī apmēram uz 2 līdz 3 stundām, un 22. gada vasarā, kad notika saziņa pa telefonu, kura 4 reizes dažādās dienās tika traucēta. Neļaujot jums izteikties, neļaujot man ar jums mierīgi parunāties. Un kā viena no pēdējiem akcentiem šajā reizē es pieminēšu to, ko darīja jūsu māte, kad viņa sazinājās ar manu mammu. Viņa bija nosūtījusi ziņu, ka, ja Mareks, tas esmu es, ies ārstēties. Ar to viņa domāja, lai es nokļūstu tajā vietā, kur cilvēkus sazāļo. Pilnīgi bez jebkāda pamata. Tikai tādēļ, ka to viņai viņas morālā kroplas daba liek runāt, vai arī viņas kuratora liek runāt. Jūsu māte izturās kā ļaundare, un viņa ir ļaundare. Jo labs cilvēks nemanipulēs ar to un nešantažēs cilvēku, šajā gadījumā mani, ar to, ka es gribētu satikt un gribu satikt jūs, parunāties ar jums. Un pateikšu precīzi, ko tad pateica manai mammai jūsu māte. Viņa pateica, ja Mareks ies ārstēties, tad es nosūtīšu kādu bildi vai video ar bērniem. Kas šādi runā? Kas šādi šantažē? Vai to dara godīgi cilvēki? Nē, to dara noziedznieki. Un jūsu māte, Kristīna Ruģele Kārkliņa, kopā ar savu salašņu baru, ar tiem morālajiem 100 kropļu un Latvānijas idiotiem, ir noziedznieki.
jūs taču zināt, mani bērni, ka es nevienam tētim, nevienai mammai, nevienam bērnam vai bērniem neesmu darījis to, ko šie te Latvānijas liekuļi, liekulijas morālie kropļi, kas tēlo Latvijas valsti, ir nodarījuši mums, tev, Robert, tev, Emīlija, un arī man, jūsu tētim. Mēs to viņiem neesam darījuši. Un kad es citkārt laiku pa laikam runāju ar tiem, kas piedalījās noziegumos pret mums, kas safabricēja lietu, jeb izsakot, apmeloja mani un mūs, kad jautāju, kāpēc jūs to darījāt maniem bērniem? Kāpēc nelaidāt mājās? Kāpēc apmelojāt mani? Ziniet, kāda ir viņu atbilde? Vai nu nomest klausuli? Vai nu klusēšana? Vai nu arī tas taču bija tik sen, kur viņi saka, ka viņi neatceroties? Kas tad bija? Tā tad viņi arī tagad turpina melot. Un tādi viņi ir. Tie, kas saka, ka viņi to dara bērnu labākajās interesēs. Šie noziedznieki, šie maitas, kuru ļaunums viņus atradīs. Es turpinu, bērni, Robertu un Emīlija, mani mīļie bērniņi, jūs meklēt. Šis ir smags laiks mums visiem, taču šis ceļš, kuru eju, tas ir sirdsapziņas ceļš, un es zinu, ka tas ir ceļš, kuru ir jāiet. Gods pār jebkuru vāru. Gods un sirdsapziņa, patiesība un tikai patiesība. Es mīlu jūs, mani bērni.